Mani sauc Aivars, Rema Bībeles koledžas vadītājs. Un ar ko es šodien runāju? Mani sauc Inese, jā. Es esmu Rema koledžas absolvents. Kad tas notikās? Jā, es absolvēju 1. maijā. 2020. 2025. gadā. Tas ir šogad. Jā. Forši. Tas nozīmē, cik ilgi tur mācījies? Es mācījos 2,5 gadus. Jā, varbūt kaut kā pastāst par sevi, kas tu tāda esi? Jā, mani sauc Inese, un es ticīga esmu 25 gadus. Un vispār es esmu uzaugusi Rīgā, nodzīvojusi lielāko daļu dzīves tur. Un pēdējos 3 gadus dzīvoju Jelgavā, un šeit es patiesībā arī uzzināju par Rema skolu, Bībeles skolu, jā. Kaut kas ir tāds, kas tev vispār atved pie Dieva, varbūt, kas tas notikums vai piedzīvojums tavā dzīvē? Nu, es uzaugu vispār neticīgā ģimenē. Jā, mūsu ģimenē Dievu nepazina, un arī neviens bērnībā par to nerunāja. Jāsaka tā, ka mēs patiesībā bijām tāda, drīzāk padomju laika tāda arī ģimene, kur vienkārši dzīvoja. Bet bija arī savi, protams, izaicinājumi ģimenē. Un es atceros tādu mazu notikumu no savas dzīves, kad vecais tēvs nomira, un es atradu tajā laikā tādu bildīti pie vecās mammas, kura bija atnākusi no kādas atkal viņas draudzenes. Un šajā bildītē bija Jēzus attēlots. Un es nezināju, protams, ka tas ir Jēzus tajā bildītē, bet es vienkārši tajās savās bērnas bēdās, ka cik es ļoti pārdzīvoju. Es nezinu, kāpēc, es vienkārši skatījos neapzināti uz viņu un skatījos, un man likās, ka kaut kas mani saprot tur. Pat nekad nedzirdējusi par Jēzu, nedzirdējusi par Dievu neko. Un es zinu, man tajā laikā bija 9 gadi tikai, un es visu laiku gāju pie tās bildes un skatījos atkal uz viņu. Tas bija vairākas reizes, kā es jūtu, ka es raudu, man ir skumji, es gāju un skatījos, nezinot pat, kas tas tāds ir, bet Jēzus bija ar visu ērkšķu vainagu tajā bildē, jā. Un tāda saskara bērnībā, un es vienkārši atceros, ka kaut kādos gados 16, kad arī vecāki šķīrās, un jā, mums dzīvē bija tāda diezgan liela pārbaudījuma tajā laikā ģimenē. Es sāku lūgt. Es lūdzu Dievu. Bet tu nebija nekad baznīcā. Bet es nekad nebiju bijusi baznīcā, es nezināju, kā lūgt, bet es kaut ko lūdzu, jo man bija smagi tajā laikā, jā. Un tas tev aizved tā kā meklējumos pēc Dieva? Es domāju, tajā brīdī, kad bija smagi, es sāku meklēt, jo es sapratu, ka ir kaut kas vairāk. Es ticēju, ka ir kaut kas vairāk. Bet tas patiesībā bija arī tik ļoti tāds grūts laiks, ka es arī atstāju savas mājas, savu ģimeni un aizgāju dzīvot patstāvīgi, arī 16 gadu vecumā jau. Un, protams, kad tas neaizved man tādās labās vietās. Jā, es biju ļoti tālu no Dieva patiesībā. Es strādāju bārā un biju ļoti, ļoti tālu no Dieva tajā laikā. Bet manī iekšā kaut kas bija tāds, kad es visu laiku tiešām meklēju. Es zināju, ka kaut kas vairāk. Es domāju, tā nevar būt, ka es aiziešu no šīs dzīves un tas būs viss. Manis vienkārši vairs nebūs. Tā nevar būt. Līdzīgs sajūts, jā. Un es ticu, ka kāds noteikti lūdz par tevi un ka tev iekšā tāda uguntiņa mēģināja tev vest pareizā virzienā. Mums bija tāda interesanta tāda radiniece, kuru man vecā mamma un daudzi sauca par dīvainu. Un viņa bija tā dīvainā Dainas tante, kuru neviens nekad neaicināja uz jubilejām. Un man ir aizdomas, un es zinu, ka tā bildīte atnāca no viņas. Un viņa bija kristīga, viņa bija ticīga, viņa bija patiešām ticīgs cilvēks. Jā, acīm redzot, viņi droši vien ka lūdz. Jā, atgriežoties pie skolas, tātad šie notikumi, ko tu teici, tie ir tādi seni notikumi, un tad tu esi jau kristieti labu laiku. Jā, 25 gadi. Jā, un es tā žargonā gribu pateikt, ko tāds vecs kristietis meklē Bībeles skolā? Jā. Kas tev vispār pamudināja doties to? Jā, man pa laikam kāds tā pajautā patiesībā, kāpēc tev mācīties, jo arī es esmu jau bijusi Bībeles skolās, biju uzreiz Bībeles skolā, kad kļuvu ticīga, var teikt. Tad es nomācījos Bībeles skolā, kas bija gandrīz gada garumā.
Tad nomācījos vēl vienā Bībeles skolā, kas bija 3 mēnešu garumā. Un tas, protams, viss ir labi, un mēs visu laiku dzīves ceļā ar Dievu. Es ticu, mums ir vajadzīgi tādi laika posmi, kad mēs esam padziļināti Dieva vārdā. Jā. Bet ar to tu negribi pateikt, tu taču biji visu laiku draudzē, ne? Jā, es esmu laikam, es pieņēmu Dievu, es biju tas radikālais, ja tā saka, pēdiņās radikālais cilvēks, kas tā pa īstam piedzīvoja Dievu, pa īstam piedzīvoja, atgriezās, piedzīvoja to, ka viņam viss ir piedots. Jā, un respektīvi tu biji draudzē. Jā. Un tas nozīmē, ar tev draudz tā kā nepietika? Nē, draudze, tas ir pats nepieciešamākais, bet es ticu tam, kad tie periodi vai Bībeles skolas, kas mums vajadzīgi, mēs tā kā sakam Dievam vēl dziļāku, tā kā jā, un kad šis ir posms, kad es gribu mācīties, vēl es esmu mācāms, un man laikam tā mana galvenā doma bija tāda, kad man atsaucās tas, ko es dzirdēju par skolu, un es vienkārši paklausīju tam aicinājumam, neskatoties uz to, ka es esmu ilgstoši ar Dievu, un man ir personīgais laiks ar Dievu, es lasu Bībeli, bet man atsaucās tas, ko es dzirdēju, un es saprotu, ka es nezinu visu, un es nesaprotu visu, un es vienkārši gribu vēl ļaut mācīt. Lēmums tika pieņemts, tu aizgāji uz Bībeles skolu, 2,5 gadi, godīgi, bija tā vērts? Jā. Tas ir tāds, jāsaka, nopietnas lēmums, ja cilvēkam ir darbs, ģimene un viss, tas prasa tādu, protams, apzinātu lēmumu un arī pārstrukturēt mazliet kaut kādas ikdienas lietas, bet tas absolūti noteikti bija tā vērts, jo es domāju, ka, ja es neietu tam posmam cauri, kuram es izgāju Bībeles skolas laikā, kas ir gan tāds, ka tu sevi mainās, piepildi vairāk ar Dievu vārdu, mainās tev domāšanu un viss, bet es ļauju arī Dievu garam, Svētajam garam strādāt pie sevis. Es domāju, ka es nebūtu tur, kur es šodien būtu. Tas apjoms tev bija kaut kādas pieredzes ar Bībeles skolu, ar ko varbūt šī atšķirās varbūt no tām pieredzēm, kas tev bijušas ir? Ja tā varbūt tā kodolīgi pasaka, tad katras 3 nedēļas mums ir jauns priekšmets nāca, kuras 12 nodarbības, kas ir jānoklausās šo 3 nedēļu laikā, un tad ir pārbaudas tests. Man patiesībā ļoti patīk, ka ir tie atskaites punkti, kad ir arī nav tā, ka es vienkārši klausos un tā kā pats plūstu, bet ir šie testi, ir tikšanās Zoomā, un tas arī tādu lielu atbildību vēl vairāk māca. Un man patīk tas, kad arī visam cauri iet tāda praktiskā šī te puse, kad mēs mācamies plānot savu laiku un iekļaut tās mācības ikdienā. Attiecībā uz pašu mācību to apjomu, tā kā tas ir maz, daudz. Es teiktu, salīdzinoši ar pārējo daudz. Tas ir daudz, bet es neteiktu, ka es kaut ko ņemtu ārā. Neko no tā, ko mums pasniedz. Zinu, ka tu vienā no mūsu sarunām teici, ka tev uzrunāja ļoti tieši pasniedzēji. Varbūt, ja tu atceries, toreiz tu minēji par pasniedzējiem, kas ir tas, kas tev viņus tā kā. Šis laiks, tad viņš ir ļoti tāds intensīvs Dieva vārdā, kad intensīvāks nekā varbūt tā mūsu ikdiena, kad mums vienkārši personīgais laiks ar Dievu. Bet tad vēl viena no lietām, kas man likās ļoti, ļoti vērtīga, kad tie pasniedzēji, kas bija Bībeles skolā, viņi visi ir kalpotāji, kuri patiešām ir ilgstoši kalpotāji. Un viņi ir cilvēki, kas ir izgājuši grūtībām cauri, arī pārbaudījumiem cauri un ar uzvarām cauri. Un tas liek man saprast, ka es neesmu vienīgā, kas iet cauri arī grūtiem brīžiem, arī kristietības laikā, kad ir kaut kādi pārbaudījumi. Un man patīk arī tā lieta, kad viņi vienmēr uzsver, tā ir mūsu pieredze, bet šis ir mana pieredze, un šo saka Dieva vārds. Un mums vienmēr mācīja atgriezties pie Dieva vārda, arī pārbaudīt to, ko mums māca, jo šodien ļoti daudz informācijas ir visapkārt, bet ne viss ir labs, ko mēs dzirdam. Jā,
ņemot vērā tos faktus, par ko tu runāji, tā tad vecs kristietis. Es no tādā žargonā runāju, bet kā joku. Jā. Kristietis ar stāžu, mēs teiksim. Jā, varam tā teikt arī. Cilvēks, kurš ir aktīvi draudzē, nekad nav pametis draudz, kurš kalpo, izgājis cauri Bībeles skolai. Nu, ir cilvēki, droši vien kristieši arī mūsu zemē, kuri dzirdot par Bībeles skolas, dažādām reklāmām tā. Kāpēc tu teiksi, ka ir vērts šajā Bībeles skolā? No savas sirds kādam citam pateikt, jā. Protams, tas, kad Bībeles skola viņa ir arī, un arī es piemēram varu bišķiņ atsaukties varbūt arī uz tiem dažiem jauniem cilvēkiem, ko es runāju, bet arī uz tiem cilvēkiem, kas Jēzu ir pieņēmuši nesen, ja, kad nav svarīgi vecumam, bet ja tu esi Jēzu pieņēmis nesen, tas ir milzīgs pamats, ja. Gan vai 50 gados, vai 25 gados. Ja. Reizēm kristieši, kas ir ilgstoši kristieši, un es negribētu tajā iekrist, kad mēs liekam reizēm tādu lielu uzsvaru uz gadiem, uz laiku. Piemēram, tas izklausās tā apmēram, ka es esmu uzaudzis kristīgā ģimenē. Es zinu visu, jo es esmu uzaudzis draudzē, man vecāki ir kristieši. Ja. Vai, piemēram, ja es teiktu, kad es esmu 25, man Bībeles skola vairāk nav vajadzīga. Es esmu jau kalpošanās, man pilnīgi pietiek ar to, kur es eju. Un tā ir tāda, es tā kā varētu teikt, bišķiņ nostādu tādā elka lomā, var teikt to, kad es lieku uz saviem gadiem, uz savu pieredzi. Un patiesībā es domāju, ka tajā brīdī, ja es saku, ka es arī visu zinu un protu un saprotu, es tādā ziņā neaugu vairāk, es nepieaugu Dievā. Respektīvi tas priekšstats, ka Bībeles skola ir jauniem kristiešiem, ir laikam nepareizs īstenībā. Un es jau, kā teicu, gadi nenosaka to, cik cilvēks ir garīgi pieaudzis. Cilvēks var būt Kristū 1 gadu un 50 gadus, un tas garīgais izaugums nav saistīts ar to stāžu. Viņam varbūt ir vairāk, protams, viņam vairāk dzīves pieredze, bet tāda Bībeles skola viņa iedod tādu skaidrību, man liekas, par daudzām lietām, bet ne tikai skaidrību, bet arī iekšēji izaugsme attiecībās ar Dievu, man liekas. Tieši tā. Personīgas attiecības viņa virzīja. Patiesībā Bībeles skola ļoti virza, šis laiks mūs virzīja uz personīgām attiecībām ar Dievu. Tas arī visam cauri, ja tev māca arī zināšanas, ir jāzina Dieva vārds. To Dieva vārds mums saka. Bet arī tas, kad virz uz personīgām attiecībām, un es pie sevis domāju arī to, ka man ir tāda pārliecība, kad klausos to, ko pasniedzēji arī stāsta, un kad mēs esam klātienē, kad tas viss ir iedvesmots ar Dievu garu. Un tad, kad mēs esam atvērti Dievam, es ticu, ka Viņš dod to, ko vajag tam, kurš ir 1 gadu kristietis, kurš ir 10 gadu, un man bet man Viņš dod to, ko man vajag. Arī pēc 25 gadiem es saņemu, jo tas nav vienkārši zināšanas tikai, tādas tīri intelektuāls. Un Dieva gars dod to, ko katram vajag. Jā, es ticu, ka Latvijai ir vajadzīgi kalpotāji, Latvijai ir vajadzīgi ticīgie, kuri zina, uz kā viņi stāv, ka viņiem ir stingrs pamats, garīgi izglītot ticīgie, bet tas mūsu galējais mērķis faktiski ir kalpot un aizsniegt cilvēkus priekš Kristus. Un tā ir tā galvenā, man liekas, Bībeles skolā ļoti bieži šis te tika uzsvērts, ka mēs pat nemācamies tikai sevis dēļ, bet arī, lai aizsniegtu cilvēkus. Varbūt pēdējais jautājums ir par to klausītājiem. Ja viņš tic tik tālu, noklausies visu šo ierakstu, kas tas, ko tu novēlētu viņam? Tajā novēlējumā droši vien man ir tad jāpadalās vienkārši ar to, ko es arī tā kā sev, kādas varbūt tās lietas divas, kuras es, piemēram, sev visvairāk arī personīgi ieguvu. Un viena no tām jau ir tā, ka tas man darīja tiešām deva tā kā caur visām acīm drosmi kalpot, darīt lietas Dievam, kuras es pirms tam tā kā neuzdrīkstējos. Es varu apliecināt tā, jā. Tiešām tā kā noticēt arī tam, ko Dievs aicina darīt. Un tad tāda lieta, ka es saprotu, ka tā ir sadarbība ar Dievu.
tā ir mana izvēle, cik es ļaušu Dievam darboties caur sevi, tā mana paklausība un padošanās Dievam, sadarbība ar Dievu. Un tad tā pēdējā lieta, ko es Bībeles skolā arī tā pastiprināta vēl ieguvu, ir tas, ka lai cik grūtas situācijas mūsu dzīvē un kādām situācijām mēs ejam cauri, tas nevis Bībeles skola tikai to māca, bet viņa tā kā tas izvīs visam cauri. Es vienmēr varu izvēlēties skatīties uz Jēzu katrā situācijā un izvēlēties skatīties uz Dievu vārdu, ko Dieva vārds saka par manu situāciju. Un tas nozīmē, ka es varu nebūt zaudētājs nekad kopā ar Dievu. Jā, tā kā Bībeles skola tas nav tikai par maniem ieguvumiem, bet tas ir par to, ko Dievs vēlās caur mums darīt un ko viņš vēlās darīt pie mūsu tautas, pie cilvēkiem mums apkārt, pie mūsu ģimenes, vistuvākajiem un tad arvien tālāk. Jā, tu esi aicināts būt daļa no šī lielā darba, ko Dievs grib darīt mūsu zemē. Jā, tieši tā. Amen. Paldies jums, ka klausījāties un uz nākamo tikšanos. Jā, un tiekamies skolā.